plānojas tādas ļoti rudenīgas pēdējā oktobra dienas, un šorīt esmu paspējusi jau pasportot, samainīt gultasveļu uz jauno šokolādes brūno gultasveļu, ko nopirkām speciāli priekš rudens un ziemas, kā arī esmu daudz jau sadarījusi darbā, un pavisam drīz man ir doma laist uz darbā veidoto rudens meistarklasi, kurā mums mācīs, kā pareizi griezt, jeb grebt ķirbjus. Man liekas, tā tāda ļoti forša iespēja man arī to izdarīt darbā kopā ar kolēģiem, un pie viena nebūs arī pašai pēc tam mājās jāgrebj, un varēšu tad šo sevis izgrebto ķirbīti izlikt kopā ar konfektēm ārā bērniem Halloween vakarā. Mēs katru gadu kādu ķirbīti izgrebjam, lai tā kā redz, ka pie mūsu mājas arī tad ir šīs konfektes dabūjamas un iededzam tur svecīti, un tad gaidam ciemos bērnus. Tā kā šodien plānā ir doties drīzumā uz darbu, uz ofisu un tad grebt tos ķirbīšus. Rītdien mums ir pieraksts uz ultrasonogrāfiju, kur varēsim apskatīt mazulīti. Es ļoti nevaru sagaidīt. Tā kā paņemšu jūs līdzi arī uz turieni. Un vakarpusē mums ir teātris. Ja nemaldos, viņš saucās Fēliks, Anatolijas un Ilona. Man mamma mums uzdāvināja biļetes, viņai pašai patika ļoti šī izrāde, tā kā redzēs, kā patiks mums. Un tas ir jaunajā Rīgas teātrī, jaunajās telpās, tā kā dosimies uz turieni. Bet pa brīvdienām mēs dosimies uz Tūju, paliksim līdz svētdienai tur kopā ar draugiem, iekurināsim baļu un pirti, kurā es gan visdrīzāk neiešu, jo man doktori teica, ka viņi neiesaka karstā, tā kā baļā un pirtī iet. Un es domāju arī, kāpēc riskēt, es arī to nedaru. Bet noteikti draugi un Roberts varēs ieiet un vispār varēsim forši pavadīt vakaru, atpūsties, pastaigāt gar jūru, tā kā nevaru sagaidīt. Plānojas tādas ļoti piepildītas un rudenīgas dienas, un es gribētu teikt, ka uzreiz kā iestājas novembris, rudens man tā kā ir otrajā plānā un jau sāku domāt un dekorēt un gatavoties Ziemassvētkiem, skatīties Ziemassvētku filmas, klausīties Ziemassvētku mūziku. Tā kā es ļoti nevaru sagaidīt to, bet vispirms vēl pabaudīsim šo sezonu un tā kā tagad došos saposties un braukšu uz ofisu. Es tikko pabeidzu, un mans rezultāts izskatās šādi. Es domāju, varbūt varēju vairāk mazliet tos caurumiņus izdot, bet tas bija tāds čakars viņas durķos, viņas tā kā dūru ar rokas tādu tā kā nazīti. Tā kā es vienkārši apdūru 3 vienā rindā visu ķirbi.
es sapratu, ka pietiks. Vēl kāda superforša lieta, es birojā paņēmu arī savu maratonu kreklu. Es neskrēju maratonu, bet viņi jau man bija uztaisījuši kreklu, un es biju aizmirsus visu laiku viņu paņemt, tā kā es paņēmu tagad to. Un jā, tagad ir kārtīgs sagurums, tā ķirbja grebšana prasīja ļoti daudz spēka, tā kā tagad dodos mājās. Un kas jāņem vērā gājējiem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem? Vēl pirms nedēļas rekomendēju. Mazo, jo pirms 2 dienām mums bija 2. trimestra skrīnings, kas ir tā kā pie speciālās ārstes bija jāizbrauc uz ultrasonogrāfiju, un šodien tad mēs bijām pie manas dakteres, kas tā kā aizpildīja mātes pasi, apskatījās, ka viss ir kārtībā, un, jā, protams, izrakstīja analīzes, kas būs jātais nākamdēļ, nevis nākamdēļ, bet nākamēnes, un būs jātais arī cukura tests, ko es ļoti negaidu, bet esmu dzirdējis dažādas atsauksmes. Ir, kas saka, ka bija ļoti nepatīkami, ir, kas saka, ka nebija tik traki, tā kā redzēs, kā būs man. Skaistā ziņa ir tā, ka mazulīts ir sācis spārdīties, un to jau var pamatīgi un ļoti bieži arī just. Un šķiet, kaut kur pēdējās 2 dienas to sāka just arī Roberts, kas ir ļoti, ļoti skaisti, un patiešām tagad arī tā kā pieliekot roku var just, kā viņi tur daudzās. Pa ceļam mājās iebraucām arī Rimī, jo mēs gribējām sapirkt visu priekš rītdienas. Rītdien jau dodamies uz jūru, palikt pa brīvdienām tur un sacepām pīrādziņus. Es pabeidzu arī visus darbus šai nedēļai un tagad tad sāksim posties un dosimies uz teātri. Labrīt! Mēs šorīt jau dodamies uz Tūju, sakrivājām mantas, ēdienus un laižam tur satikt draugus. Tā kā, kad būšu tur, parādīšu arī, kā tad izstās mājiņa, kurā mēs paliekam, un es atstāšu arī aprakstā linku. Un līdz mums ir arī mūsu 4 suņuki. Visi vienā kaudzē sēž.
esam atbraukuši. Es šo mājiņu esmu jau rādījusi arī, man liekas, kādā citā vlogā, bet mums tur ļoti patīk. Viņa ir pie pašas jūras, tur pa kāpnītēm lejā nokāpjot. Tur galā uzreiz ir jūra. Un jā, te ir tāda viesistaba. Man liekas, ļoti skaisti iekārtots. Un te ir virtuvīte. Šāda virtuvīte ar ēdamgaldu. Man liekas, ļoti forši. Un vēl ir otrais stāvs ar 3 guļamistabām. Te ir viena guļamistaba, te ir arī bērnu gultiņa un viena saliekamā gulta. Tad šī, man liekas, bija vislielākā istaba. O, te ir vēl viena gulta maziņā tur un tad vēl lielā. Un tad šī ir 3. istabiņa. Un tad te ir vannas istaba. Un lejā arī ir viena tualete. Tā kā mūsu brīvdienas var sākties. Mēs jau esam mājās no jūras, bija super foršas dienas kopā ar draugiem. Es gandrīz neko nenofilmēju, jo mēs vienkārši baudījām laiku, ejot pastaigās gar jūru, pļāpājot. Viņi gāja arī pirtī un baļā, un jā, vienkārši ļoti jauki atpūtāmies kopā ar saviem draugiem. Un tagad jau esam mājās. Es domāju, ka šim video vairs neko daudz nefilmēšu. Varbūt tas sanāca tāds mazliet saraustīts, jo bija it kā daudz dažādi notikumi pa vairākām dienām, bet es ceru, ka jums patika. Un tūlīt jau ir 1. novembris, kas nozīmē, ka manā prātā jau būs sākusies Ziemassvētku sezona, tā kā es domāju, ka šis būs pēdējais tāds rudenīgais video, un nākamajā jau varēsim sākt pavadīt laiku Ziemassvētku noskaņās, dekorēt māju un, protams, visu pārējo, ko jau daram katru gadu. Tā kā tiekamies pavisam drīz.